Reģionālajā inovāciju un uzņēmējdarbības attīstības iniciatīvā City Up uzvarējuši Cēsu jaunieši Jānis Rečs un Kaspars Ivanovs. Priekuļu tehnikuma 4. kursa audzēkņi izstrādājuši klientu uzskaits un atskaišu sistēmu Cēsu veselības un sporta centram Aura. Mums sanāk tā, ka mēs viņu uztaisījuši pēc iespējas vienkāršāk, lai lietotājs, kas to lieto, viņam ir vienkārši saprast to visu un darboties tur. Jo es tagad sāku domāt, ka visos citos ir diezgan tā sarežģīti un liekas lietas vienkārši klāt, kuras varbūt pat vairs nevajag. Mēs paši izstrādājām tā, lai uzņēmumam būtu ērtāk un labāk. Mēs, protams, ieguvām papildu zināšanas, kas mums arī noderēs, kā jau minējām, skolas beigās. Un tagad, par cik mēs arī uzvarējām, mums ir papildus iespējas. Stimuls mums ir tagad, jo nemācāmies par programmētājiem, mācāmies tikai par datorsistēmu tehniķiem. Un programmēšana vienkārši tā virspusēji bijusi. Bet tagad jau mēs tā skatāmies, ka jau padziļinātāk jau esam iemācījušies ar internetu palīdzību. Otro vietu iegūs Siguldas valsts ģimnāzijas 10. klases skolnieks Ralfs Cimermans, kurš izveidojis jaunu noliktavas uzskaites risinājumu tiešsaistē. Trešo vietu iegūja Jelgavas 5. vidusskolas audzēkņi Natālija Sirotkina, kura izveidojusi izglītojošu virtuālo tūri Jelgavas pilī un apkārtnē, kā arī Nikita Kikiņovs, Toms Skaidalovs, Dārja Deņļeviča un Viktorija Simenskaja, kura izveidojuši skolas mājaslapu. Bija nepieciešama jauna mājaslapa, jo tur vecā bija drosmīgi pavisam, bet mēs tā kopā nolēmām, ka mēs gribam to taisīt un gribam taisīt tādu, kādu mēs viņu redzam. Kopā mēs sadraudzējāmies visi. Tas bija ļoti interesanti pavadīt stundas, laiku pēc stundām kopā. Un domāju, ka tā ir liela pieredze. Iniciatīvas City Up ietvaros uzņēmēji varēja dalīties ar savām vēlmēm uzņēmumu IT vides komunikācijas vai mājaslapu izstrādē un uzlabošanai, savukārt jaunieši piedāvāja risinājumus. Uzklausot šeit vairākus citus jauniešus, viņu prezentācijas var saprast, ka viņi ir ļoti pieauguši, viņi strādā lielā mērā patstāvīgi un tas arī procesā uzņēmējiem nekādā gadījumā nav apgrūtinājums. Ja varbūt domā, ka jaunieši, patsmitnieki vēl ir tikai bērni, ar kuriem tur vairāk klapatu būs nekā tur tas rezultāts. Es gribu teikt, ka tas tā nav, jo rezultāts ir lielisks. Viņi ir stipri vien pieauguši un atbildīgi bērni tie, kuri uzņemās iesaistīties. Un var tikai iegūt. Bija konkrēti noformulēts pašiem priekš sevis, kas ir tā mūsu vajadzība, mūsu uzdevums. Un pamanot šo te aicinājumu mājaslapā, iesaistīties uzņēmējiem, dot iespēju jauniešiem izmēģināt savus spēkus, mēs nolēmām, kāpēc gan ne. Un vēl jau vairāk, ka mūsu produkts ir orientēts tieši uz šo te auditoriju, bērni un jaunieši. Iniciatīva City Up uzsākta 2014. gada septembrī ar mērķi veicināt reģionālo uzņēmēju un jauniešu apusējo sadarbību jaunu biznesa ideju radīšanai, izmantojot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas. Es domāju, tā iniciatīva neradās vienā dienā, jo tas bija tās projekts, kas sākās ar to, ka mēs vēlējāmies iepazīstināt ar informāciju tehnoloģiju profesiju vidusskolas skolniekus. Un tad mēs sapratām, ka ir vajadzīgs kāds mērķis, ka informācija tehnoloģija profesija ir līdzīga kā ārsts, kurš mēģina kaut ko palīdzēt. Ka ja ārsts ārstē dažādas veselības problēmas, tad informācija tehnoloģija speciālists mēģina līdzēt jūsu biznesam, jūsu datoram, jūsu programmatūrai. Un tad mums radās šī doma, ka ir nepieciešami šie īsti pacienti, reāli pacienti, šie uzņēmumi, kuriem ir šīs vajadzības. Un tad mēs šos skolniekus salikām kopā ar uzņēmējiem. Un kāpēc skolniekus? Tāpēc, ka skolnieki ir daudz brīvāki savā domu lidojumā. Visur pasaulē ir tas, ka mums katastrofāli trūkst IT nozarē speciālistu. Tā ir viena fundamentāla problēma visur pasaulē. Un otra lieta ir tā, ka mēs gribam dot caur šīm IT tehnoloģijām jauniešiem izpratni un iespēju. Un ar šiem līdzekļiem, ar savu globālo pieeju un tvērienu, mēs ceram, ka mēs šādā veidā palīdzam Latvijas jaunatnei tiešām atvērt acis uz tādu plašāku pasauli.
Iniciatīvas konkurētspējīgāko ideju autori dāvanā saņēma planšetdatoru, tālāko ideju realizēšanai savukārt projektu vadītāji skolotāju portatīvo datoru. City Up īstenoja lielākais Latvijas IT uzņēmums DPA sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru, Microsoft Latviju un pašvaldībām.